Kas ir visnoderīgākais padoms, ko jūs dzirdējāt šodien lekcijā? Pieķerties idejām, ne vārdiem. Aizmirst sevi uz skatuves un parūpēties par klausītājiem. Par gatavošanos, jo arī es esmu no tiem, kam likās, man vislabāk ir tad, ja es vispār negatavojos, bet es arī nekad neesmu stāvējis uz skatuves cilvēku priekšā. Kur un kā jūs pielietosiet šīs zināšanas? Es viņus pielietošu jau 11. februārī. Man tieši ir jāuzstājas publiskā pasākumā. Protams, savā praksē. Tas ir tas, ko šobrīd praktizēju. Skatos ar to, kā es varu uzrunāt publiku, ko es varu cilvēkiem dot un kā maksimāli nodot šo informāciju tā, lai cilvēks saprot. Jo citreiz mēs saprotam tā, kā mēs saprotam, bet mēs arī gribam orientēties uz to kopējo publiku. No 1 līdz 10 skalā vērtēt šo lekciju? 8,5. Es vērtēšu 9, lai ir vieta izaugsmē. Ir 10. Gan patīkam sajūta, ka ir cilvēcisks kontakts, jo viņš pats, protams, runā sazamēti, viņš zina, ko viņš saka, var redzēt, ka viņš jūtas brīvi, ka viņš bauda to, ko viņš dara, un arī informatīvi. Ne par daudz, ne par maz.